Labdien! 25. janvāris un gribētos novēlēt laimīgu jauno gadu. Jums šķitīs mazliet novēloti? Nē. Ebreju kalendārā ar jaunajiem gadiem vai jaungada dienām ir visnotaļ jautri. Un šodien ir viens no tiem. Šodienu, kas ebreju kalendārā būtu 15. švat mēneša 15. diena, kas ir, man liekas, 11. mēnesis tāds pēc kārtas. Mums ir, kurš pirmais, viņiem šoreiz tas ir 11. Un šo jauno gadu sauc par koku jauno gadu. Tad koku dabā uz zemes turot tajā jomā sākās tāds jauns cikls. Šodien vēl tur mazliet palasīju, ka savulaik šis datums, šis laiks strādāja templī, tā, kad pienesa 10. tiesu, tad vajadzēja kaut kādus nospraust kaut kādu laiku, kad tad ir šis aprēķināmais datums, no kura līdz kuram tu paskaiti, cik tagad, piemēram, koku ziņā tad raža ir ievākusies, un no tās tu aprēķini šo 10. daļu templim. Tāpat arī šis laiks, un jau šodien, kad ir šādi svētki, tad arī šodien Izrēlā ļoti būs tā populāri un svinīgi cilvēki stādīs kokus, kas esot arī tāds vienkārši tīri dabiski ideālais laiks, jo zeme ir tagad mazliet pa šo ziemas, Izrēlā tā ziema tāda īsa, bet pa šo laiku ir paspējusi atpūsties, tāpat arī daudz līs un zeme ir uzsūkusies mitrumu, un viņa ir tāda gatava, lai viņā kaut ko jaunu iestādītu. Šie kā tāds lielāks datums, viņš kļuva 16. gadsimtā, kad tāds rabīns Arizāls nolēma, ka vajag pievērst skatu apakaļ zemē. Savulaik, ja lasām kaut par to Pesahu, kristīgajā pasaulē Pesaha ir tikai ap Kristu, bet ebreju pasaulē sākotnēji tas bija arī, tā kad bija dzīvoja Izraēlas zemē, tad tur bija, kas kvieši, man šķiet, kad nobrieda ap to laiku, un tas bija tas, kad var sākt pļaut kviešus. Mazliet vēlāk mieži, tad ir ražas novākšanas laiks. Katriem svētkiem bija kaut kāda agrokultūras piesaiste. Tātad piesaiste zemē. Bet tad, kad Izraels bija spiests atstāt savu apsolīto zemi, tad ārpusē šī piesaiste zemē un agrokultūra, tā joma kļuva pavisam sveša. Vai tāda lieka, neaktuāla, un tāpēc pievērsās pārsvarā tikai šai garīgajai pusē, kas tad būtu Pesaha laikā tā būtu iziešana no Ēģiptes, vēlākajos svētkos tā ir tur Toras saņemšana un vēl visādas tādas labas lietas, bet ne tik daudz zemē. Un tad Arizāls, tā viņa laikā, 17. gadsimtā, parādījās pirmie tādi cerību stari, kad Izraels varētu sākt atgriezties savā zemē. Pat ja tobrīd tā bija tikai viena pilsēta, nemelos Cfat, un viņš vajag cilvēku skatus, tagad tik ilgi ir skatīts uz augšu, uz debesīm, kad jāsāk pievērsties arī ar savu skatus zemē. Un tad iedibināja šo koku jauno gadu, kas tad būtu tā pastiprināti piesaistītu cilvēku skatu zemē. Un par visiem svētkiem, apmēram tad vairāk informācija palasu šādā grāmatā. Autors Steinzeļs vai Adin Even Israel. Viņš raksta par visiem svētkiem. Un ir daudz literatūra, kas stāsta tajos un tajos svētkos, drīkst šito, nedrīkst to, ir jādara tas un nav jādara šitais. Tad Steinzeļs ar to pilnīgi nenotarbojās. Viņš skatās vairāk uz tādām kaut kādām filozofiskām pārdomām varbūt, tāds savādāks skatījums. Un par šiem svētkiem man likās tik vienkārši, bet tik forši, kaut kur ir tāds dziļums brīžiem parādās šajā tekstā, un tas teksts galīgi nebija garš.
Tad nospriedu, paldies Googlītei, pārtulkot šo tekstu uz latviešu valodu un vēlējos nolasīt par kokiem. Tā tēmas lielais nosaukums ir cilvēks ir lauka koks. Koku jaunais gads. Patahelijahu, tā ir tāda literatūra, kas nav Bībeles kanonā kristīgajā pasaulē, bet ebreju pasaulē viss kārtībā. Tur ir teikts: Tu esi radījis debesis un zemi, kokus, zāli un cilvēkus, lai tajos atklātos augstākais, kā augstākais atklājas zemākajos. Kungs radīja mūsu realitāti, lai uz tās pamata būtu iespējams izzināt augstākās pasaules. Galu galā zemākās pasaules ir pilnībā izveidotas emanāciju rezultātā no augstākajām pasaulēm. Sarežģīti vārdi, tad turpmāk tādu vairs nebūs. Visums, visās tās sastāvdaļās ir kā noslēpumaina karte. Kartogrāfs, kurš to uzzīmēja, nepaskaidroja, ko īsti nozīmē tās ikonas. Tāpēc mums pašiem ir jāanalizē un jāsaprot, kādus secinājumus var izdarīt, pamatojoties uz apkārtējās pasaules uzbūvi. Toras vārdi: cilvēks ir lauka koks, 5. Mūzes 20:19, norāda uz saiknes esamību starp cilvēkiem un kokiem, kā arī uz iespēju tos salīdzināt savā starpā. To apstiprina daudz citi piemēri rakstos. Piemēram, tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm. Dzirdēta frāze, ne? Psalms 1, 3. pants. Vai arī tas ir kā kailus koks tuksnešainā klajumā. Jeremija 17:6. Tādējādi šķiet, ka vērojot kokus un to attīstību, mēs daudz uzzinām par cilvēku, viņa dvēseli un kalpošanu tam kungam. Švata 15. diena, koku jaunais gads, diena, kad centrā ir mūsu saikne ar Izraēlas zemi un tās floru, tā sniedz mums ir lielisku iespēju pārdomāt, kādus secinājumus par cilvēku var izdarīt pētot koku dabu. Un tad šie secinājumi. Pirmais – saikne ar augsni. Viens no salīdzinājuma aspektiem ir saikne ar zemi. Koks aug no zemes, it kā tas būtu tās pēcnācējs. Tāpat cilvēkam ir barojoša augsne. No zemes izrauts koks iet bojā. Tāpat cilvēks, gan indivīds, gan visa sabiedrība nespēja dzīvot vakumā, eksistēt pilnīgi neatkarīgi. Sāksim aplūkojot individu. Viens no galvenajiem mūsdienu cilvēku ciešanu avotiem ir nepiepildīta nepieciešamība pēc sociālās piederības. Mūsdienu cilvēkiem raksturīgā un plaši izplatītā vientulības un atsvešinātības sajūta ir rezultāts tam, ka cilvēki vairs nejūtas kā dabiski izauguši no zemes. Mūsdienās sociālā piederība kā likums neizpauž tuvumu, bet ir pragmatiska rakstura. Lai aizsargātu kopīgas intereses, cilvēki pulcējas grupās, kā arotbiedrībās. Tas nerada māju sajūtu, nenes iekļaušanās sajūtu savā vidē. Grupas rodas nejauši kā pagaidu alianse kopīgai aizsardzībai un uzbrukumam. Daudzi cilvēki jūtas kā mūžīgi klaidoņi, nejauši nokļūstot vienā vai otrā vietā, bet pēc būtības nav saistīti ne ar vienu no tām. Viņi nejūtas piederīgi savai dzīvesvietai un tāpēc viegli to pametīs. Savā ziņā mūsdienu cilvēku var pielīdzināt plastmasas puķēm, kas vispār nedzīvo, tāpēc var ziedēt bez saknēm zemē. Šī situācija rodas no vēlmes realizēt indivīda personīgās brīvības ideālu, cenšoties nenorobežoties no jebkuras sabiedrības. Indivīds cenšas kļūt kā visas eksistences fokus un pamatu. Tas, kurš neatsakās no tiesībām būt neatkarīgam individuālistam, vienādi var atrast veidu, kā pastāvēt jebkurā vietā. Galu galā, pēc būtības, viņš nepiedara nevienai no tām. Otrām šī līdzība līdz sirmam vecumam. Vēl viens cilvēku un koka salīdzinājuma aspekts ir atspoguļots praviešu Iesajas grāmatā. Kā koku mūžs ir arī manas tautas mūžs. 65:22.
Spēcīgs, nepotēts, noteiktu sugu koks var dzīvot 1000 gadu. Dažviet ir saglabājušies koki, kuru vecums, kā zināms, ir vairāk nekā 4000 gadu. Patiesībā nav skaidrs, kas tieši izraisa koku bojāēju. Ja koka dzīvi neietekmē nelabvēlīgi apstākļi un dažādi ārējie faktori, tas var nodzīvot daudzus gadus. Turklāt, pat sasniedzot tik pārsteidzošu vecumu, koks nebeidz nest augļus. Pat ļoti veci koki dod augļus, kas nav sliktāki par iepriekšējiem ne pēc garšas, ne daudzuma ziņā. Parasta cilvēka dzīve ir strukturēta daudz savādāk. Parasta cilvēka attīstība sākas ar izaugsmes procesu, bet tad viņam vēl nesasniedzot pilnīgu briedumu un dzīves plaukumu, viņa ķermenī jau sākas novecošanas un izbalēšanas procesi. Atšķirībā no kokiem mēs nenesam augļus visas mūsu dzīves dienas. Izdzišana sāk notikt diezgan agri. Dzīves virsotne un visauglīgākais dzīves posms, kā likums, nav ilgs. Mums ir jāņem piemērs no kokiem. Tie nebeidz nest augļus pat 4000 gadu vecumā. Tas ir koka mūžs, kuru pravietis salīdzina nevis ar visu tautu dzīvi, bet tieši ar manas tautas mūžu. Citas tautas uzplaukst, sasniedz savu izcilību, tad novīst un mirst. Tomēr manas tautas mūžs ir nepārtrauktas labklājības dienas. Pravietis salīdzina visu Izraēlu tautu ar koku, taču šis salīdzinājums ir patiess arī tad, ja to attiecina uz atsevišķu cilvēku. Ebrejs nekad neiet pensijā, ne kā cilvēks, ne kā jūds. Kamēr viņš ir dzīvs, viņam ir jāaug, jāzied un galvenais jānes augļi. Ja vecs koks sāk izžūt un pārstāj nest augļus, tas var nebūt viens no manas tautas. Cilvēkiem, kurus nenomoka slimības vai īpašas nelaimes, vajadzētu dzīvot auglīgi, jo tā ir koka mūža būtība. Beigās arī to nocirtīs nāves eņģeļa cirvis, bet kamēr tas ir dzīvs, tam jābūt noklātam ar augļiem. Katra cilvēka dzīvē ir uzplaukuma un attīstības periods, pēc kura viņš sāk nest augļus, ja tas tiešām ir koks un nevis baļķis. Šajā sakarā jāatceras, ka bieži vien koka pirmos augļus ir aizliegts lietot. Tie ir orlā. Un mūsu jaunības izrāvieni ir līdzīgi tiem. Taču, kad koks turpina augt un atkal nes augļus, to var izmantot kā barību. Trešā līdzība. Tie ir mūsu dzīve. Šķiet, ka koks aug no zemes, bet patiesībā šodien ir zināms, ka koki barojas un attīstās skābekļa un saules gaismas ietekmē. Augiem augsnē esošais ūdens ir nepieciešams tikai, lai veiktu vielmaiņas cirkulāciju, kas ir līdzīgi dzīvnieku asinsritei. Šim nolūkam kokiem ir nepieciešams ūdens. Dažādu iemeslu dēļ ir vajadzīga zeme, bet būtībā koks nesaņem barību no zemes un nebarojas ar mēslojumu. Katrs koks, lai cik liels tas augtu, savu dzīvības spēku saņem no gaisa un saules gaismas. Pateicoties viņiem, tas audzē lapas, zarus un stumbru, citiem vārdiem sakot, koks būtībā dzīvo no tā, kas ir augšā, nevis no zemes. Pateicoties lapām, kas uztver skābekli un gaismu, nevis saknēm, kas veic sekundāru funkciju. Tātad cilvēks ir lauka koks. Arī viņš aug nevis no apakšas, bet ne no šīs pasaules, bet gan no augšas. Tāpat kā koki, mūsu dzīves pamatā ir nemateriālas būtības. Mēs pastāvam pateicoties mūsu saiknei ar augstāko pasauli, nevis augsnei, kurā esam iesakņojušies. Pēdējais veids palīgu funkciju. Izgatavot no gaismas un koka augļi ir īsts ēdiens. Tas ir mūsu pasaules dzīves pamats. Visa pasaule pārtiek no augu valsts, kas attīstās un dzīvo pateicoties nemateriālajiem. To ir svarīgi saprast. Jo tie, Toras baušļi, ir mūsu dzīve un mūsu ilgmūžība. Šie vārdi ir Sidurā, ebreju lūkšana grāmatā.
Un cits citāts, jo šī tora ir jūsu dzīvība. 5. Mūzes 32:47. Matērija, kas ir kā dzīves pamats, nebūtu nav galvenā. Tā ir tikai palīgvērtība, sniedzot iespēju notikt patiesi svarīgiem procesiem. Cilvēkam jāzina, kur atrodas viņa dzīves avots, un jānodala svarīgais no sekundārā. Cilvēki, redzot tikai savu rumpi, reizēm aizmirst par to, kas atrodas uz pleciem. Tomēr smadzenes un galvenie orgāni atrodas galvā. Dzīvē ir tāpat. Tā sastāv no daudzām sastāvdaļām. Taču jāatceras, ka viss būtībā ir atkarīgs no viena avota, kas atrodas augšā. Nākamā līdzība – zari un saknes. Vēl viena koku īpašība ir proporcionāla zaru un sakņu attiecība. Tas pielīdzināts cilvēka īpašībām traktātā Avot. Tur rakstīts, kāds ir tas, kura gudrība pārsniedz viņa darbus? Koks, kuram zaru ir daudz, bet saknes retas. Vējš to izraus no zemes un apgāzīs. Ja kokam ar maz saknēm ir kupls vainags, tas ir jāapgriež, lai saglabātu pareizo proporciju starp tiem. Cilvēks nav dārznieku uzraudzībā, tāpēc viņam pašam jārūpējas par sakņu attīstību. Kad cilvēks sasniedz noteiktu līmeni, šai attīstībai ir jārod izpausme sakņu līmenī, viņa darbos un praksē. Pretējā gadījumā viņš zaudēs stabilitāti un līdzsvaru un var tikt izrauts no zemes. Visas koka daļas, tā garie zari, zaļās lapas, saldie augļi, aug pateicoties sakņu spēkam. Tie paliek neredzami, vai šīs saknes paliek neredzamas, tās nepārsteidz ar savu skaistumu, un tie ir nepatīkami pēc garšas, iedziļinās zemē un notur kokus tās. Koka saknes ir ārkārtīgi spēcīgas. Tās var izlausties caur jebkuram akmenim. Zariem nav šī spēka, neskatoties uz visu vainaga skaistumu. Spēja saglabāt pareizo proporciju starp savu gudrību, sapņiem un vēlmēm no vienas puses un savu aktīvo dzīvi saikni ar praksi no otras puses, cilvēkam ir jāmācās no kokiem. Šis princips attiecas arī uz tautu kopumu. Zari ir tās līderi, kas stiepjas uz augšu. Viņiem jāatceras, ka bez saknēm vainags novīst. Vajag rūpēties par zemākajiem sociālajiem slāņiem, bērniem, nabadzīgajiem, kā arī pastāvīgi jāpievērš uzmanību praktiskās darbības sfērai. Gan atsevišķi cilvēki, gan visas tautas līmenī, katram zaram, kas tiecas uz augšu, jāatbilst saknēm zemē. Un pēdējā līdzība – lapkritis. Vērojot kokus, redzam, ka dažkārt koks, kas vasarā šķiet skaists un ziedošs, rudenī zaudē savu šarmu. Dažreiz pēc lapu nokrišanas paliek tikai stumbrs un daži zari. Lai cik skaists vasarā būtu ozols savā lepnajā vainagā, ziemā tas atgādina kailu, nedzīvu baļķi. Kādam var šķist, ka to jau var nocirst. Bet tie, kas zina, ka koks ir dzīvs un ar laiku atkal izaudzēs lapas, tas nekritīs izmisumā. Un cilvēka dzīvē pienāk lapu krišanas laiks. Mums šķita, ka esam daudz sasnieguši, īstenojuši savus sapņus, radījuši un nesuši augļus, bet tas viss paliek kā nedzīva čaula. Šajā gadījumā jums vienkārši ir nepieciešams veltīt laiku un nenocirst koku pirms laika. Tas atkal kļūs zaļš, ja jūs vienkārši ļausit tam pagaidīt līdz pavasarim. Daudziem cilvēkiem liedz virzīties uz priekšu doma, ka viņu dvēselē kaut kas ir miris, ka viņi vairs nevar piecelties. Reizēm cilvēks pilnībā krīt izmisumā tikai tāpēc, ka gadu vai vairākus gadus viņš nejūt pietiekamu dzīvības spēku. Cilvēki izdara grēkus, krīt, pazaudē sevi, jo nolemj, galu galā es esmu savs koks. Tomēr dzīve ir iekārtota tā, ka pēc lapu nokrišanas koks atkal kļūst zaļš, un dažreiz tas kļūst pat skaistāks par iepriekšējo izskatu. Šie procesi ir raksturīgi tā būtībai, un kad tie notiek, mums jāatceras, ka tā ir dabiska lietu gaita, un ka pēc kāda laika kokam būs jaunas lapas. Tās ziedēs.
Tas pats attiec uz cilvēkiem. Protams, nevar gaidīt, ka kāds, kurš pa ceļam kļūdījies un nokritis, sāks visu no jauna, it kā nekas nebūtu noticis, un acu mirklī sasniegs rezultātus. Galu galā koki ir kaili visu ziemu, un cilvēka dzīvē ziemas var būt daudz garākas, bet galu galā ziema beigsies un sāksies jauns ziedēšanas periods. Ja atceramies, ka pavasarim noteikti jāsākas arī mūsu dzīvē, tas mums palīdzēs pārvarēt grūtos ziemas periodus. Lūk tā, liels gudrs rabīns par šiem svētkiem ir nolēmis runāt šādos vārdos. Tur varbūt kādas nianses šķita varbūt uzreiz nesaprotams. Man patika, ka pašā sākumā tiek it kā citāts 5. mūzes 20.19, un te tiek citāts cilvēks ir lauka koks. Bet patiesībā tajā raksturvietām ir uzdots jautājums, vai tad cilvēks, kā tur bija, vai cilvēks kā koks, tur ir runa par cilvēku pilsēta tiek aplenkta. Un tad, kad tiek aplenkta, tad ir jautājums, cik daudz apkārt pilsētai drīkst izcirst kokus, lai no tiem būvētu tur šīs te konstrukcijas, kas palīdzētu iekļūt aplenktajā pilsētā, jo viņai apkārt ir lieli mūri. Un tad tur ir aizliegums cirst augļu kokus. Un tajā brīdī tiek uzdots tāds retorisks jautājums, vai tad koks ir kā cilvēks, kas var paiet malā, tā, kad jūs tur kaut kur dodaties. Un izrādās, ka tā kā tas tā brīniņām tiek dot atbilde, jā, koks ir kā cilvēks, cilvēks ir kā koks. Tas likās tā interesanti, tad var palasīt to kontekstu par nociršanu, tam līdzīgi, un man liekas, bet ja tur ir par koku, bet ja koka vietā raksta cilvēks, un tad runā par visām nociršanām, tad arī tur tādi interesanti aspekti. Un tad vēlāk, varbūt jūs domājat, kas ir tas orlā? Vienā brīdī te bija pieminēta. Par tiem pirmajiem augļiem. Tad, kad Izraēla zemē šobrīd stāda kokus, un arī tāpēc šis datums Izraēla zemē ir svarīgs, tur ir rakstos, Torā ir teikts, ka tad, kad iestāda koku, tad pirmos 3 gadus šos te augļus nedrīkst ēst. 4. gadā augļus nes uz templi, bet 5. gadā jau cilvēks, varbūt šis zemes īpašnieks, sāk lietot jau šos augļus savām vajadzībām. Tā šos te pirmos 3 gadus orlā vispār ir pie vīriešu apgrēzīšanas, tad ādiņu, kuru nogriež, to sauc par orlā. Un tad arī tie koku augļi pirmos 3 gadus ir kā orlā. Kaut kas, kas ir jānogriež, kaut kas, kas nav domāts lietošanai. Un tad pēdējā piezīme, man liekas, ka šodien vai vakar izdzirdēju tādu lietu, ka ebreju zēniem pirmos 3 gadus negriež matus. Un tad teica, tas pats iemesls kā šeit. Pirmie kā koki 3 gadus no viņiem neplūc augļus, tā arī nolemts matus negriezt. Un tā šī te līdzība viņam visu laiku te apkārt migrē. Un tad man likās interesanti, ka tas, ko sākumā tur bija rakstīts, ka viss ap mums ir kā liela karta. Un kartogrāfs šajā kartē ir ļoti daudz ko apslēpis. Un mums ir jāvelta laiku, lai šo karti izdibinātu. Tāpēc vēlreiz laimīgi jauno gadu, koku jauno gadu. Un, jā, ir forši skatīties uz debesīm, bet ir savs laiks arī skatīties uz zemi. Uz visām tām lietām, ar kurām Dievs ir nolēmis mūs ieskaut. Tad, lai forša diena, līdz citai reizei.